paņem ātrumu, paņem... Mēs iebraucām Vācijā, ja? Vācijā. Paņem, Brandenburgā, jā, mēs braucam laiks. Nu, kamera izstās labāk nekā ir reāli. Vakar bremžu markers, priekšā sametās. Man nefilmējās tā, tik tā kā izskatās. Gunāram trīs rokas nenormāli, bet to nevar redzēt. Jo kamera nespēja nemaz tik ātri to visu nofilmēt, bet... 120 uzsitienu minūti. Nu, tad... Vairs nav 120. Apmēram tā, ka urpis būtu rokās, izstos pret sienu un būtu cigareti tai pašā rokā. Kas mums ir ar to stūri? Ar stūri viss kārtībā, priekšēji bremžu disks. Vakar pārkarsēja bremžu disks, bija sanāca tā, ka braucām pa šosei, bija nepieciešamība ātri mest pa ķīļiem. Pārkarsēja bremžu diskus, nu un tagad viņi met un pie ātruma 120 liekas, ka 120-130 uzsitienu minūtē pa stūri varētu būt. Tas efekts ir vienkārši grandios, rekam rakstīties. Stūri purina kapitāli, bet 560 vairs nejūt, kad 180 arī viss kārtībā. Bet, nu, žēl, ka neredz. Bet, nu, izskatās vienkārši tā, ka būtu jāliek kāds trauciņš apakšā pelniem. Jo pelns nav jākat nost. Stūri nosit visu šarmu. Labi, tā kā mēs dodamies priekš un viss ir forši, ka mums viss ir jauki. O jā. Redz, tomēr, kurš stāv. Jā, tas jāizsaka. Tad digitālā vispār neko. Man ūdens, mainīgi vajag. Gulējām mēs netālu no robežas. Un gulējām mašīnā. Es tā satumtulējos, ne tā, viss gājs bija stīvs, tā kā klipodams gāja kādu laiciņu. Un sajūta ir tāda, ka būtu kāda pusnedēļa apmēram nodzēs tā smuki. Kevin, man tāds traukštā? Smuki deg. Es sev labāk nefilmēšu Gunāru, es sev atļaujos. Jā, draugs esam bišķiņi astājuši maliņā, nu, diezgan maliņā uz 100 kilometriem gandrīz, man liekas, drīz arī būs. Tā kā mums ir kaut kur jāstiekās, lai viņus atrastu, tā cerams, ka viņš to izdarīs. Vismaz mums nebūs jāmeklē, bet viņiem. Pārmēģis mēģis. Jā. Labi, tā kā mēs visu laiku atrodamies un uz priekšā ir poļi zai.